pārskats 2024. Tā jau ir tāds tradicionāla tēma. Katru gadu, sākot gatavoties vai turpinot gada pārskatu sagatavošanai, ir vērts satikties, lai pārunātu, kādi ir likuma grozījumi, kas bijuši, atsvaidzināt aktuālos darāmos jautājumus un šīs tēmu grupas. To arī šodien darīsim. Vēl šodien esmu iekļāvusi jautājumu par likvidācijas slēguma bilanci, jo saskaros, ka diezgan daudzi uzņēmumi ļoti saprātīgi dara, ka tiek likvidētas sabiedrības, mēs runāsim par SIA likvidāciju, tiek likvidētas sabiedrības, kuras aktīvi nedarbojas un tam līdzīgi iemeslu dēļ. Un otra lielā grupa ir aktuālais UN deklarācijas aizpildīšanā par 2024. gadu. Tātad, ja sabiedrības rādītāji 2 gadus pēc kārtas, bet jaunizveidotie 1. gadā pārsniedz 2 no 3 robežvērtībām. Mēs visu laiku šobrīd runājām par robežvērtībām, kad mums faktiski robežvērtības ir 3 pozīcijās. Viena bija, kad mēs vispār saprotam, vai mēs esam mikrosabiedrība, maza, vidēja vai liela. Otra pozīcija būs šī, kad mēs saprotam, vai mums vajag revīziju vai ierobežoto pārbaudi vai neko. Un trešā pozīcija būs tālāk, kur mēs saprotam, un tur ir ļoti vienkārši. Pamatlīdzekļu nolietojums ir vienā rindiņā, krājuma izmaiņas ir citā rindiņā, visi materiāli un viss ar nelielu atšifrējumu ir vēl citā, viss pa kontiem. Un nav tādu administrācijas izmaksu, nav pārdošanas izmaksu, bet tāpat ir neto apgrozījums, tāpat ir pārējās saimnieciskās darbības ieņēmumi vai izdevumi un tā tālāk. Un šī deklarācijai, viņai nav tāds termiņš, ka man tagad jāgaida nākamais mēnesis vai vēl kas. Piemēram, ja es taisu šodien deklarāciju, šodien ir 30. janvāris, tad es varu likt, ka gada pārskata periods pie deklarācijas, tas jāraksta, man ir 29. janvāris. Ja? Tātad 24. gadam būs atsevišķs pārskats, un 25. jau likvidācijas slēguma būs, piemēram, no 1. janvāra līdz 29. janvārim. Es nedrīkstu rakstīt līdz 30. jo šodiena nav beigusies. Tātad vakardiena beidzās līdz tam. Un te ir dažādi izdevumi, kas ir arī ar saimniecisko darbību varbūt nesaistīti par PVN. Ja PVN likuma normas nav mainījušās, tad nekādu izmaiņu nav. Un PVN-ā, tātad, piemēram, nesaistīti izdevumi, ilgtspējas izdevumi, un tādi iekļaut to PVN daļu, kas nav ieskaitāma priekšnodokli. Respektīvi, nevar atskaitīt priekšnodokli, piemēram, par personāla ilgtspējas izdevumiem,